Turpinām raidījuma attīstības kods. Liela daļa no kustības plūsmas ikdienas satiksmē veido komerctransports. Tādēļ tā tehniskā drošība un kvalitāte, kā arī autovadītāja profesionalitāte ir ļoti būtiska. Pašvaldības Sijā Ventspils Reiss 4. gadu pēc kārtas izcīnījis Balta gada balvu Drošākais uzņēmuma autoparks 2015 un ir atzīts par drošāko pasažieru pārvadātāju Latvijā. Tas tiešām ļoti liels gandarījums, un tā ir tiešām tāda atbilstoši tam lielajam darbam, ko mēs esam ieguldījuši. Mēs visas lietas, tas gan Ventspilī jau tā ir pieņēmts, ka darām kompleksu, mēs nedarām kaut ko atraut vienu no otru. Līdz ar to jau šī drošība sākas jau tikko darba pretendents ienāk pa vārtiem, un tikko gatavojam autobusim iepirkumu. Tad šīs divas lielās sastāvdaļas, tad cilvēks un tehnika, tiek jau savlaicīgi izdomāts, kas mums ir nepieciešams un kā strādāt, lai pilnveidotu maksimāli un iegūtu šo vēlamo rezultātu. Kā mūsu šefs saka, visur meklēt cēloņu sakarības. Ja? Un tā mēs tā arī darām. Dalība konkursā ikreiz liek pārvērtēt savu darbu no malas un vēlreiz pārliecināties, vai pietiekama uzmanība tiek pievērsta dažādu ar autoparka pārvaldīšanu saistītu risku izvērtēšanai un novēršanai. Pirms apbalvošanas pasākuma interesantiem tika organizēts seminārs Satiksmes drošība un nākotnes izaicinājumi, kura laikā Ventspils Reiss valdes priekšsēdētājs Artūrs Lieģis prezentēja klātesošiem darbinieku motivācijas sistēmu uzņēmumā. Mēs arī cenšamies autobusu vadītājiem šo grūto ikdienu padarīt, maķenīt varbūt arī krāsaināku un rodam iespēju, cik tas ir iespējams, arī rast un izteikt pateicību cilvēkiem, kuri darījuši savu tiešo darbu un kaut ko mazliet vairāk arī. Ja? Un es saprotu, ka cilvēki arī to novērtē. Nav problēmas, un pats galvenais ir, ka darbs ar cilvēkiem, jo viss iepriekšējo laiku es arī strādāju tieši ar cilvēkiem. Kolektīvs ir labs, saskanīgs tāds. Ir dažādas problēmas kādreiz, bet kā kolektīvs ļoti labs. Liela uzmanība uzņēmumā tiek pievērsta darbinieku mūža izglītībai. Atbilstoši noslēgtajiem autobusu piegādes līgumiem regulāri tiek veikta uzņēmuma autobusu vadītāju apmācība drošā un ekonomiskā autobusu vadīšanā, kā arī tiek nodrošināta iespēja profesionāli pasniedzēju vadībā apgūt jaunākās izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos. Kopš 2007. gada uzņēmumā tiek rīkots autobusu vadītāju profesionālās meistarības konkurss. Praksē ir pierādījies, ka konkurss sevi attaisnojas. Tas, protams, kad rodas mūsu starpā savstarpējas diskusijas par noteikumiem, kas būtu jāuzlabo, kas būtu pašiem jāņem vērā, un tas disciplinē. Galvenais ir disciplīna. Tur ir bišķiņi varbūt piespiedu brīvprātīgs princips, bet cilvēki, kas to saprot, prot to novērtēt un saka, ka tas ir pareizi, ka tas nāk tikai par labu, jo pilnveidojoties cilvēks, un arī mums direktors mēdz teikt, ka autobusu vadītāja profesija tā ir mūža izglītība. Ja? Jo visu laiku kaut kas mainās, un autobusu vadītājiem ir jāmainās līdzi, viņam ir visu laiku jāsako līdzi gan ceļu satiksmes noteikumu izmaiņām, gan jaunajai tehnikai un tā tālāk. Kolektīvs ir sportisks un pateicoties vadības atbalstam piedalās ne tikai Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā Spartakiādē, kur 2014. gadā pēc viena gada pārtraukuma izcīnīja pirmo vietu un tiesības organizēt šo pasākumu Ventspilī, bet uzņēmuma komandas veiksmīgi startē gan Nordijā Rīgas maratonā, gan ziemas peldēšanas un Novusa sacensībās. Jau 4. gadu pēc kārtas saņemtie apbalvojumi apliecina, ka uzņēmums strādā atbildīgi. Raidījuma veidotāji novēl iegūt šo atzinību arī nākamgad, jo tas noteikti ir pelnīti.